Jā, nu, teikšu labdien, klausītāji, skatītāji, kas pievienojušies šodienas webināram par tēmu apmežošanu ar netradicionālu koku sugām. Šī tēma varbūt ir ļoti interesanta tajā kontekstā, ka klimats mums apkārt kļūst siltāks, un tad zemes īpašnieki var iegūt papildus zināšanas, skatīties, kā varbūt esošās klasiskās tradicionālās koku sugas mēģināt atjaunot arī ar kaut ko netradicionālu. Tādēļ šodien tēma būs par vienu no netradicionālām koku sugām, tas ir saldais ķirsis. Mums ir bijuši citi webināri par duglāzi, diškabāci, lapegli. Tur arī tās iespējas ir, bet šodien vairāk mums būs par šo koku sugu. Jāatzīmē, ka saldais ķirsis Latvijā nav nekas svešs, bet zināma, bet gana interesantas lietas varēju šodien uzzināt, un tādēļ es vēlos pateikt lielu paldies šodienas lektorei no Latvijas Valsts mežģinātņu institūta Silavas Santai Celmai, kura tad mums nedaudz arī iepazīstinās ar tiem konkrētiem piemēriem, pētījumiem, kas ir noticis mums Latvijā tepatās, un varbūt kāds ieraudzīs foršu iespēju savā īpašumā zemes vienībā kaut ko šādu darīt. Ja rodās jautājumi, droši uzdodiet sadaļā čatā. Webinārs tiek ierakstīts, viņš būs vēlāk pieejams meža īpašnieka.lv mājaslapā sadaļā zināšana, kur jūs varat droši noklausīties arī iepriekšējos webinārus un arī ne tikai šogad, bet iepriekšējos gadus par interesēšām tēmām. Pasākums notiek, kā saka, atbalstā ar Meža attīstības fondu atbalstu. Paldies par šo iespēju, kas ir šogad un arī turpmākajos gados šādām izglītojošiem pasākumiem, kas ir vajadzīgi meža īpašniekam, citiem interesantiem. Nu, došu vārdu šīs dienas lektorei Santa. Vārds tev. Nu, paldies! Tā, sākumā jau laikam jāpastāsta, kāpēc vispār tādas netradicionālas sugas cilvēki izvēlas. Viens no galvenajiem iemesliem laikam ir tāds ekonomiskais, bet potenciālais iegūms, jo daudzas no tām sugām ir ar kaut kādām īpašām koksnes īpašībām. Piemēram, saldais ķiršis šajā gadījumā ir ļoti blīvs un ciets. Nav gan gluži tik kā ozols, teiksim, bet nu diezgan tuvu. Salīdzinoši ar ozolu gan viņš ir ātraudzīgāks, un viņu izmanto arī visādos ilgmūžīgos produktos, līdz ar to ir tāds, vidēji labvēlīgais aspekts, ka tas netiek nokurināts un ka tas ogleklis mums tiek saglabāts vai mēbelēs vai kaut kādās iekšējās apderēs un kaut kā tā. Bet vispār tās netradicionālās sugas ir arī vērtīgas no tāda aspekta, ka viņas palielina bioloģisko daudzveidību un līdz ar to visas ekosistēmas noturību. Ja kaimiņam ir sastādītas egles un viņām uzbrūk tur kāds kukainis mums zināms, un viss aiziet pa pieskari, tad mūsu audze blakus, piemēram, turpina pildīt tādu ekosistēmā funkciju, kas kokiem tur, pieņemsim, ir. Vai arī otrādi uzbruk mūsu ķiršiem, bet blakus kaimiņam nē. Bet ja visiem ir vienādas tās audes, tad tā noturība ir mazāka. Daudzām sugām ir arī dažādas pievienotās vērtības, piemēram, ķirsim tie būtu ziedi pavasarī. Tas ir gan bitītēm jauki, gan apoteksnētājiem dažādiem. Un pēc tam seko augļi, kurus arī ēd gan kukaiņi, gan putni, gan cilvēki. Un var arī citām sugām, piemēram, izmantot lapas vai dažādas ķīmiskās vielas, kas viņos ir īpašas. Bet man jau liekas, ka tā no īpašnieka viedokļa otrs svarīgākais pēc tā ekonomiskā tomēr ir tas, ka tas vienkārši ir interesantāk audzēt tādu kaut ko neparastāku. Un arī, protams, tie paši ķirši, piemēram, ir skaisti, it īpaši, kad viņi zied. Mazliet pastāstīs arī kolēģi Mudrīte par to. Es jums ieslēgšu video. Klimatam pasiltinoties, Latvijā vienkārši notiek tāda jaunu sugu meklēšana
Un sākot ar pagājušā gadsimta 90. gadiem, lauksaimniecības zemē un mežos aug brīnišķīgi saldā ķirša koki, kuru diametrs jau ir sasniedzis 30–50 centimetrus. Saldus apkārtnē visi meži ir pilni ar šiem saldajiem ķiršiem, kuri aug tieši tādi tik lieli, kā teiksim, bērs vai priede. Ja ozolam ir 650 kg svēr kubikmetrs, tad saldajām ķirsim 620. Tas nozīmē, ka viņš skaitās ātri augoša, cietā lapu koku suga. Sakarā ar to, ka mēs iepazināmies ar mūsu Eiropas Savienības mežkopiem, mēs konstatējām, ka Eiropas valstīs tādā kā Dānija, Vācija, Francija, Čehija, Zviedrija ir ļoti liela saldā ķirša virzes. Latvijā šos saldos ķiršus savācām sēklas, izaudzējām stādus un ielikām pirmos izmēģinājuma objektus 5 vietās Latvijā. Šobrīd jau ir kaut kādi 40 hektāri Latvijā, kuri atrodas, respektīvi, Valsts meža dienesta datubāzē, kur notiek ķiršu plantāciju audzēšana. Nu, tālūk, jums nedaudz mudrīti Daugavieti ieskicēja par to, kā tas ir aizsācies. Viņi arī ir viens no pirmajiem censoņiem šajā visā ķiršu epopējā. Un tā, ja skatās, kā viņi minēja, ka pie mums jau arī mežaudzēs ir atrodami ķirši, bet tas dabiskais izplatības areāls tomēr Latvijā īsti neskaitās. Šeit, pieņemsim, ir tāda Euforgen karte, kur ir uzzīmēts, kurās teritorijās ķirši dabiski aug. Bet, te var redzēt, ka arī Norvēģija un Zviedrija ir dabūjusi savus punktiņus krāsainos, kur visticamāk tomēr tie ķirši ir ievesti. Visticamāk, kādi mūki vai vikingi pirms gadiem 1000 tos tur ir ieveduši. Un tāpat arī Latvijā muižkungi ir ieveduši, un tad no dārziem ķirši ir bēguši uz mežu, un kur varējuši, tur ir izdzīvojuši. Ir izstrādāta arī tāda neliela karta par to, kur potenciāli, cik labi varētu saglabāties saldie ķirši. Tas galvenokārt, protams, ir bāzēts uz augstumu izturību. Es nezinu, cik šai kartē var piekrist vai nepiekrist. Ar zilo krāsu ir tās vietas, kur ķirsis saglabāsies labāk. Kā redzams, Latvijā kaut kādās augstienēs vai gar pašu jūras krastu ir iezīmēts, ka netik labi. Bet praksē diezgan dažādās vietās var tos ķiršus atrast. Pie mums viņi aug diezgan labi, piemēram, Dobeles, Kuldīgas, Talsu, Liepājas, Saldus, arī Ventspils, Tukuma, Rīgas un pat Cēsu un Madonas rajonos. Bet tā kopumā viņi mums ir kā kultūraugs, un tos, kurus jūs sastopat, tie pārsvarā būs uz pocelmiem dažādos dārzos. Rietumu daļā jau viņi ir iegājuši arī mežā vai kaut kādās aizaugušās pļavās, savvaļā tā teikt, un tur viņi augtu diezgan labi, ja vien viņi nebūtu tik garšīgi un dzīvnieki viņus vienkārši nenograustu un neparetinātu. Tāpēc tādu lielu koku mums ir diezgan maz saglabājies, kuriem ir izdevies izdzīvot starp tiem visiem pārneģiem. Un arī tie, kas ir tādi lieli, viņi bieži vien ir īsināti, jo tomēr ne tikai pārnedzim, bet arī cilvēkam garšo ķiršu augļi. Un tad arī senatnē cilvēki ir atraduši kaut vai mežaudē, tad viņi ir mēģinājuši tikt arī pie tām ogām un kaut kā tās galotnes ietekmējuši. Un tā dabiski viņi ieaugās dažādās mistraudzēs ar baltalksni, bērzu, ozolu, arī ar kļavu. Ar tādiem kokiem, kam ir salīdzinoši līdzīgas tās augstas prasības. Ja jums tā kā gribētos kaut kur viņus stādīt, tad viens no svarīgākajiem ir saprast, vai tā vieta, kas jums ir pieejama, ir atbilstoša. Un ķirsim, pats nozīmīgākais laikam ir izvairīties no sala. Tā izsalšana ir vislielākais drauds šobrīd, bet tas ir arī saistīts ar to, ka vienkārši ķirši nav selekcionēti tik ļoti specifiski uz to salisturību.
Tāpēc nevajadzētu stādīt dažādās augstuma ieplakās un augstienēs, kuri tīpaši ir vēl dažādu vēju ietekme. Tāpat arī viņi neaugs, ja ir pārmitras vietas. Tur vienkārši saknes izslīgs. Un kā jau kartē varēja redzēt, un arī iepriekš tika minēts, ka Latvijas rietumi, dienvidrietumi un vidusdaļa ir tā kā klimatiski piemērotāki ķiršu audzēšanai, bet ir sastopami arī kaut vai alūksnē, piemēram, ķirši. Un, ja jums ļoti gribas meža zemēs, tad tur vajadzētu stādīt gāršā vai damaksnī. Pirmkārt, tur nebūs tik skāba tā augsne un arī vairāk to barības vielu. Bet es nezinu, vai tā būtu labākā vieta, kur viņš stādīt. Tomēr, man liekas, ne meža zemē ir lielāks potenciāls no viņiem gūt labumu. Un tad jau arī ir svarīgi, kāda ir tā augsne. Un tādas piemērotas augsnes ķirsim būs smilšmāls, mālsmilts, vai arī vieglas vai vidēji smags māls. Ķirsim diezgan pamatīga sakņu sistēma, bet tomēr caur smagu mālu izlausties ir diezgan grūti, arī ķirsim. Tāpēc smagā mālā vai atkal smalkā smiltī, kur nav barības vielu, viņš tā kā negribēs augt, arī kūdras augsnēs un arī skābās augsnēs. Vajadzētu mēģināt tādu augsni, kas ir tuvāk neitrālai. Un arī, kad ķirsis pats saražo dažādas nobires, viņš to augsni tik ļoti neskābina, kā, piemēram, priede vai egle. Un, lai tajā augsnē varētu stādīt, ķirsim vajadzēs tādu pamatīgāku augsnes apstrādi. Viņš ir kā jau tāds kultūra augs, mazliet simferlīgāks, varbūt tā varētu teikt. Un tad viņam ir ļoti svarīgi novākt to visu apaugumu, nopļaut, un tad var izvēlēties, vai grib visu atvēlēto lauku vienlaidus uzart, kas, protams, ķirsim patiks labāk, un arī pašiem pēc tam būs vieglāk pļaut, jo ķiršu audzu vismaz sākumā noteikti ir jāpļauj, pēc tam arī. Vai arī var sagatavot augstnī vagās vai tādās platākās slejās. Ja ir nepieciešams, var miglot ar herbicītiem, bet es domāju, ka bez tā mēs varētu arī iztikt. Un ir, protams, iespēja arī vispār negatavot augsni un uzrakt tikai to konkrētu atsevišķo stādu vietu, bet tad noteikti viņu jātaisa diezgan lielu, un procesā jānoņem ir arī apaugums, cik iespējams. Un, ja tiešām augsnē nav piemērota, tad ir iespēja to uzlabot ar dažādiem organiskajiem materiāliem, kaut vai tur zāģi skaidas pielikt vai kādu kompostu. Un var arī kaļķot, ja ir pārāk skāba, bet tas arī ir īstermiņā, visticamāk, tas būs jāturpina vēl pēc tam, ja tiešām ir skāba. Un jāārē, ja ir, piemēram, vairāk kaut kāds māls iekšā, kas varētu traucēt tam saknēm izplatīties, tad var veikt tādu dziļo āršanu, kaut kā 30-40 cm dziļumā, un sākumā tad pietiks tam ķirsītim saņemties. Un tad ir vajadzīgs stādmateriāls. Un tagad es atkal jums uzlikšu, lai mudrīt pastāst par stādmateriālu. Stādi tiek iegūti gan no vietējām mežā atrastām saldā ķirša kloniem, gan ievesti no Dānijas un ievesti tiek arī no Zviedrijas. Tieši šeit ir Dānijas klons, kuri viņi ir ieteikuši, jo viņš ir salisturīgs, un to mēs redzam, ka viņam faktiski nekāda vaina nav un ka viņš ļoti labi aug. Bet tur bišķi vēlāk iestādīja Zviedrijas klonu, viņš ir jaunāks, tā kā mēs šos divus klonus vienkārši ņemam un tagad pārbaudām, kā viņi aug, kā attīstās un cik viņi būs piemēroti koksnes ražošanai. Un tagad tā stādmateriāli Latvijā var iegādāties Latvijas valsts mežu stādaudzētavā Kalsnavā. Tur ir zviedru klons. Un tas zviedru klons, kā jūs redziet, aug ļoti labi. Un viņš faktiski neveido tādus padēlus, un es vienkārši priecājos, ka šeit ir ļoti kvalitatīvi stumbri. Vēl stādmateriālu var iegādāties no ārzemēm. Mums ir gan draugi Dānijā,
Un ir Dānijas koku audzētava, ar kuru Silavai ir sadarbība, un viņi mums katru gadu atsūta kādas klonus var dabūt, jo viņi zina, ka mums ir, tomēr te ir ziemeļu klimatiskā zona, un viņi savus salcietīgākos klonus mums piedāvā. Tagad Zviedrijas šito te klonu stādmateriālu ir jāmaksā 1 eiro kaut kas, bet dabiski, ka tagad cenas ceļās, varbūt, kad jau būs 1 un kaut kādi santīmi, bet kvalitāte gan dāņiem, gan Latvijas valsts meža koku audzētavas šitiem kloniem Zviedrija ļoti, ļoti labs. Nu jā, un te es esmu ielikusi arī tādus attēlus, kur jau ir ar reālām cenām. Sēklas un stādi piedāvā 1000 gabalus pa 1500, nu, respektīvi 1,5 eiro par vienu ķirsīti. Un Dānijā viņus var iegūt lētāk, bet ir jārēķinās, protams, ar visām piegādes izmaksām, kas beigās varētu būt apmēram tāpat. Nu, ja jūs stādat kā plantāciju mežu, tad tās koku skaita prasības ir zemākas nekā, ja jūs gribētu, pieņemsim, meža audzē stādīt, kur uzreiz ir jau 3 reizes vairāk. Tā kā tas ir labāks variants tādā naudas taupīšanas ziņā. Tur ir iedalījums tāds, ka priedēji ir vismaz 1000 kociņu uz hektāru, tad ir cietie lapu koki tādi kā ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dišs skābārdis un skābārdis, kur ir virs 500, un pārējām sugām ir atzīmēts vismaz 800 koki, un tad sanāk, ka ķirsis ir it kā cietais lapu koks, bet, nu, pēc ministru kabineta noteikumiem, man liekas, ka vairāk tomēr tad uz tiem 800, varbūt kāds varēs man palabot, ja es kļūdos. Nu, lai būtu tie 500 koki, tad tas attālums stādīšanas ir 2x4 metri, un, ja grib kaut kur 1000, tad var 3x3 stādīt. Nu jā, mežaudzēji ievērojami vairāk. Ja jūs gribat sūtīt no ārzemēm, tad es vismaz sūtītu no tādām, kuras ziemu pazīst, kur tiešām, kā jau Mudrīte minēja, ir veikta šī atlasīšana uz salcietību, un arī jāņem vērā, ka ne no visām valstīm var sūtīt, pieņems Krievija, Baltkrievija nebūs šajā sarakstā, no kurām mēs varētu sūtīt. Un vēl ir jāsaņem arī tāds atzinums, lai tas materiāls ir piemērots meža atjaunošanai un ieaudzēšanai, un to var saņemt no Silavas. Un, kad tie stādi ir dabūti, tad ejam uz lauku un stādam principā ar lāpstu pārsvarā. Kā jau, manuprāt, visiem kokiem vislabāk to darīt ir pavasarī, tad arī vismazāk var nodarīt kaitējumu pašam stādiņam, nolaust kaut kādu zaru vai kaut ko tādu. Bet ķirsis tādā ziņā ir pateicīgs, ka viņu var arī stādīt principā visu sezonu, pat līdz septembra pirmajai pusē, ja vien laikapstākļi ir atbilstoši. Tas nozīmē, ka augsnē jābūt pietiekami mitrai, nevar būt pārāk karsts un sauss. Nu, un arī, protams, nevar būt jau iestājies sals. Un tas stādīšanas attālums, tas ir, protams, katra paša izvēlē. Piemēram, Vācijā ir tāda rekomendācija, ka var stādīt arī 1x1,50 m, ļoti blīvu audzi, bet, nu, ņemot vērā, cik maksā tas stāds, tad es tā nedarītu. Un arī jāņem vērā tas, ka tas ieteikums ir tieši tāpēc, ka tad it kā veicina dabisko atzarošanos, bet mūsu praksē tas nav pierādījies. Tā atzarošanās nenotiek tādā kvalitātē, kā gribētos. Tomēr labāk ir pašam atzarot. Tāpēc labāk būtu izvēlēties lielākus tos attālumus, vismaz 2x2,5 metri, tie kociņi, lai būtu viens no otra. Bet tā kā ķirsis ir ļoti gaismu prasīgs, un plus viņam ir diezgan plaša sakņu sistēma, tad arī pat lielāki attālumi, 4x4 metri, piemēram, būtu ļoti labi. Un ja jūs esat izdomājuši stādīt, piemēram, mistraudzē, kur ir viena rinda, piemēram, ķirsis, un otrais, nezinu, bērs vai kāda cita suga, tad jāņem vērā, ka tā otra suga visticamāk ir ātraudzīgāka. Nu, protams, ar izņēmumiem var būt dažādi, bet lai nodrošinātu to, ka tā suga nenoēno ķirsi, arī ir jāizvēlās tāds lielāks attālums, nu tie 4 vai 5 metri starp rindām, piemēram.
Un, kad ir iestādīti tie visi kociņi, tad par viņiem, protams, jārūpējas. Un tas pirmais darbiņš, kas ir jādara, ir jāliek tāda individuāla aizsardzība pret dzīvniekiem, jo viņi ir garšīgi. Bet ne tikai. Daudzi pārneģi vienkārši viņus nolauž vai norīvē. Tāpēc tāds variants ir izmantot gan individuālu aizsardzību, dažādas caurules, sietus, vai arī var izmantot repelentus. Gan arī var ierīkot vienkārši visai teritorijai apkārt sētu. Tas ir jārēķina, kas kuram šķiet finansiāli simpātiskāk. Vai varbūt jau savā teritorijā ir sēta vai vēl kaut kā tā. Caurulēm ir tāds pluss, ka viņas nodrošina tādu kā aizsardzību pret saules staru ietekmi. Izlīdzinot to karstumu, tad tā mizas plaisāšana varētu nebūt tik intensīva, kas ķirsim ir diezgan raksturīga problēma. Bet tāds trūkums ir, ka ir gadījies, ka tajās caurulēs veidojas tāds savādāks mikroklimats, tur ir augstāka temperatūra, un jau pāragrā pavasarī, ir īpaši ņemot vērā, kādi mums ir tie pavasari pēdējos gadus, ka tie stádiņi var sākt plaucēt jau savas lapas pāragri, un tad atkal uznāk augstais periods, un viņi vienkārši nosalst. Tāpēc it kā labāks variants ir likt sietu, lai tas reālais klimats tiek klāt vietā stádiņa. Un sietu var izmantot arī pret dažādiem grauzējiem, kā bebriem un zaķiem, arī pelēm. Jā, bet ar tām pelēm ir tā, ka ne visas grauž no augšpuses. Mums ir vēl tāda ūdeņu žurka, kura kaiti dara no apakšas. Tā ir kā tikt ir diezgan grūti. Citās valstīs esmu redzējis, ka tā ir tā, ka to augu stāda tādā kā metāla sieta gultiņā, un tad ar to metāla sietu grauzējs netiek klāts saknei. Koks aug, un viņam augot, kad viņš ir saņēmis tik daudz spēku, lai tā sakne varētu pārciest to grauzēju, pa to laiku jau tas sietiņš ir sadalījies. Tam metālam jābūt neapstrādātam, protams. Bet Latvijā, man liekas, šāda praksa nav manīta. Protams, ir izmantot arī kaut kādas ķimikālijas, slazdus un vēl visādas citādas tādas letālākas lietas. Un saknes apdraud arī mazākā mērā, visticamāk, šādi tādi zemes vēži un arī varētu kāds maivaboļu kāpurs būt, bet tas gan jau nav tik nāvējoši nabaga kociņiem. Jā, vēl viena lieta, kas ir par tiem grauzējiem, ka viņiem ziemā ļoti labi patīk dzīvot kūlā, kura ir zem tās sniega segas sagūlusies. Viņi tur veido alas, un kādā jaukā ziemas vakarā var pamieloties ar ķirša mizu, kā var redzēt tajā pēdējā attēlā, ka vienkārši jau diezgan paliels koks ir visapkārt ar nograustu mizu, un viņš ir nokaltis un aizgājis bojā. Tāpēc noteikti vajag pļaut teritorijas arī tā, lai uz ziemu nepaliktu tā kūla. Un darbiņš, kas būs jāveic visticamāk katru gadu, ir atzarošana. Te var redzēt tajā lielajā attēlā, ka tur ir tāds jau liels V-burts izveidojies, ka nav viens lielais zars laicīgi atzarots. Un ar to atzarošanu arī ir interesanti, ka pārsvarā visur rekomendē atstāt tādus kā puļķīšus, ļaut tiem nožūt un sanāk pēc tam viņu zāģēt nost pavisam. Un tas ir tā kā domāts, lai preventētu dažādu slimību nokļūšanu kokā caur šo atvērto brūci. Bet citi griež arī tuvu stumbram un arī kā atzīst labi. Es neesmu tik daudz eksperimentējuši, tāpēc es tā nepateikšu, kura metode ir labāka. Nav veikta tāda salīdzināšana. Un to atzarošanu īstenībā parasti gan neveic gluži vasarā, bet to mierīgi var darīt arī vasarā, ja grib kādu zaru vai rogām dabūt. Jā, un tagad es jums atkal iedošu paklausīties mazliet stāstu tieši par šo kopšanu visu. Bet skaidrs ir viens, ka saudā ķiršu plantācijas ir jākop. Šis īpašnieks ir atradis veidu, kā tos zarus atzarot. Cīruļu dziedāšanas laikā ļoti ātri žūst. Un tāpēc viņš uzreiz noņem to zaru, un momentā zars apžūst, un vairs
vienmēr sakot, neieiet iekšā ne slimības, it nekas. Tā kā viņš te ir izdarījis. Vispirms jāatstāj ir kaut kāds tāds pazarīte, un tad, kad viņa nokals, tad ņem un līdz stumbram nozāģē. Un tā kā divas reizes ir tāda darīšana diezgan. Literatūrā visā ir tikai šitā. Obligāti nepieciešams, respektīvi katru koku aizsargā. Vai nu tām verteks caurules ir, dažādi tur ķimikālijas, teiksim, vai likt žogu apkārt. Jo viņš ļoti garšo zaķīšiem, stirniņām un tādā garā, tā kā viņš būs momentā nograusts. Ļoti uzmanīgi sākumā jārūpējās, lai viņš ieaugās. Nē, te vienkārši rindā stādīts tāpēc, lai vieglāk būtu izkūt. Var stādīt arī retāk. Ir vajadzīga tātad stumbriņu aizsardzība, iestādot pirmos gadus. Ir obligāti jārūpējās zāle jāizpļauj. Vienmēr sakot, peles ņem un apgrauž to miziņu, un viņas nograuž te mizu un kociņu aiziet bojā. Nu jā, te es vēl varētu pieminēt par to atzarošanu, ka ja zars jau ir izaudzis diezgan liels, viņu nevajag uzreiz griezt pie paša stumbra, viņš ir jāatgriež nedaudz tālāk, lai tā kā atslilgotu to svaru, jo ja griež lielu zaru viņu pie paša jau stumbra, tad viņš var lūstot vienkārši izplēst robu mizā, vai arī uztaisīt to pašu vietu tādu kā poraināku, izspūrušāku, kur vieglāk ir dažādām slimībām tikt iekšā. Un šajā konkrētajā audzē ir ļoti, ļoti labi kopta, tādā ziņā, ka ir ļoti regulāri pļauta, tā kā parks, bet var redzēt, ka dažiem kokiem pie stumbra pamatnes ir visticamāk, ka vai nu iepļauts mizā, vai kaut kā savādāk iegūts kāds bojājums, bet, jā, pļaujot arī esiet uzmanīgi, jo pēc tam tā rēta tur paliek un bojā to koksnes kvalitāti. Un tas, kā jūs to visu sastādat, tas pašu ziņā, respektīvi tādā ziņā, ka jūs varat to uzturēt tiešām kā tādu parciņu, kur jūs vienkārši izpļaujat to visu veģetāciju, vai arī jūs varat ieviest kaut kāda veida pasēju, piemēram, tauriņziežus, ar ko jūs tā kā bagātināt arī augsni ar slāpekli, plus jūs varat iegūt to kā lobbarību nopļaujot vai iegūt sēklas. Un šeit, piemēram, pēdējā bildītē ir sasēta facēlija, pavisam jaunā tādā ķiršu audzē, jo īpašniekiem tā kalpo kā nektāra augs, un tur arī bitītes. Un tad, kad tie koki jau ir lieli, principā var ieviest arī aitas un dažādus citus zvērņus, bet tur jāskatās, vai vajag to sētiņu katram kokam arī apkārt saglabāt vai nē. Nekā variantu ir daudz. Tīpaši ņem vērā to, ka tie koki ir tādi gaismas prasīgi un jāstāda ir diezgan attāli viens no otra, tad tur pa vidu diezgan daudz paliek vieta. Un kamēr tas stādījums ir diezgan jauns, tad pa vidu tās saknes vēl nav nonākušas no ķiršiem. Lielākiem jau tur varētu būt tāda lieta, bet kamēr vēl tās saknes nav aizgājušas līdz rindu vidum, starp tām rindām, tad tur iespējams var stādīt arī dažādas ogulājus. Tad gaisma arī tur pietiekami daudz ir. Jā, ko no tā visa mēs varam iegūt? Starp citu, šis attēls ir no alūksnes ar ļoti lielo ķirsi. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka Latvijas tirgus ir diezgan ierobežots. Bet tas ir saprotami, jo tas nav tā, ka nebūtu pieprasījuma vai nebūtu piedāvājuma. Nav abu. Kaut kādā mērā tas jau sāk parādīties. Bieži cilvēkiem, kuriem vajag kādu ļoti specifisku koksnes produktu vai kaut kādu konkrētu koksni, pārsvarā amatniekiem vai kaut kādiem restauratoriem, tad viņiem ir problemātiski atrast to. Mums tās ķiršu audzes tādas, kas tiešām ir stādītas ar konkrētu mērķi to koksni iegūt, viņas vēl ir diezgan jaunas, tāpēc arī tas piedāvājums vēl nav. Bet vēlāk būs visticamāk lielāks. Mums ir jāskatās vairāk tā kā uz nākotni, kas potenciāli nākotnē varētu būt ejošs. Un tā koksne tiek izmantota šobrīd visvairāk amatniecībā, jo ir tie tā kā pieejami pārsvarā individuāli kaut kādi koki, nevis liels apjoms. Arī mēbeļu ražošanā, tādos
iekšdarbu apdarēs un arī kā drāstais finieris. Taču tāds viens plusiņš, kas ir ķiršu audzēm, kamēr jūs gaidat to koksni, viņiem ir arī dažādi blakus produkti, ko var iegūt. Tā kā mēs varbūt varam nefokusēties tikai uz to kokmateriālu produkciju, bet arī var padarboties arī ar tādām lietām, kā pieņemsim medus, jo tas ir ļoti labs pavasara nektāra augs, un var iegūt arī augļus, kas gan koksnes ķiršiem ir maza izmēra, bet ļoti garšīgi. Tur vienīgi jāskatās, kā viņus tur iegūt labāk. Viņiem ir arī sveķi, kurus var izmantot gan medicīnā, gan visādās dažādās citās lietās. Un arī pašus kauliņus var ievākt no tiem ķiršiem. Tā arī tāda šaura niša. Bet sveķus es jums nenovēlu, jo tie parasti veidojas kokiem, kuriem ir bojājums vai kāda slimība. Un te jūs varat redzēt, kā tā koksne izskatās vai produkti no ķiršu koksnes. Un vienmēr ļoti paticis, ka viņiem atšķirās tās vidējās daļas krāsa. Tāpēc arī viņa ir tāda nedaudz ekskluzīva. Un pašā augšējā bildē, es nezinu, vai var saskatīt, bet apakšā ir tāda gaišāka līnija, kas ir ķiršu vainagi, un vismaz 2 reizes augstāki vainagi aiz ķiršiem ir papelēm. Tā kā visi stādīti vienā laikā, bet ir ļoti uzskatāmi, ka tas produkts no ķiršiem būs jāgaida ilgāk. Jo ķirsis tādos īpaši labos apstākļos 15 gados var sasniegt 10 metru augstumu. Bet tas tā ir tiešām, ka tie apstākļi ir ideāli bez mazvai. Tas Latvijā. Bet tāpēc mūsu datiem vidēji tas ir kaut kāds 6 metri, 8 metri, un attiecīgi 8 līdz 10 centimetri caurmērā ap 15 gadiem. Bet tādai praktiskai realizēšanai parasti ir nepieciešams vismaz 20 centimetru caurmērs, kas varētu atbilst 30 līdz 40 gadu vecam ķirsim. Bet mums pagaidām nav tādu datu, jo mums audzes vēl nav tik vecas zināmās. Tādas pirmās tiešām nopietnās, kas ir ierīkotas, ir 96. gads. Ar laiku tad mums būs arī informācija, cik tad pie mums Latvijā tajos 30, 40 gados arī tas ķirsis ir sasniedzis. Bet jāņem vērā, ka mainās klimats, un teorētiski vajadzētu augt vēl ātrāk, labāk. To mēs skatīsimies, kā tas notiks realitātē. Un tādas vecākas audzes te var redzēt grafikos, ka, piemēram, 22 gadu vecumā, kas mums tāds šobrīd pēdējā uzmērījuma, laikam ir apmēram 15 metri augstumā. Un kaut kur sanāk 17, 16 centimetri caurmērā. Atkal citā audzē tikai 12 metrus augsti, tāda paša vecuma ķirši. Tas tā kā diezgan arī atkarīgs no augsnes un tās vietas, kur viņi ir iestādīti un kā viņi kopti. Vācijā, piemēram, viņi ir aprēķinājuši, tur, kur aug daudz labāk, ka apmēram 33 gados viņiem jau pats ķirša stumbrs veido 1 kubikmetru koksnes. Izklausās diezgan daudz. Un te ir arī bildēs redzami, cik ļoti dažādi, piemēram, apakšējā rindā 10 gados var būt diametri kokiem. Te nevar rēķināties, ka jums visi būs tik lieli tie koki, bet audzējs ticamāk būs diezgan pamatīga variācija. Un tā salīdzinot pēc izcelsmes vietas, tomēr tie Dānijas un Zviedrijas koki stādi, kas ir speciāli selekcionēti tieši koksnes ieguvēji, aug ātrāk un labāk. No tām sēklām, kas ir, piemēram, Latvijā atlasītas, tur ir potenciāls, bet tur ir vēl jāiegulda diezgan daudz gadu un darbs, lai atlasītu tiešām tā kā koksnes ražošanai. Bet ķirsim papildus koksnei un tādiem materiāliem labumiem priekš cilvēka ir arī vides pievienotā vērtība. Pieņemsim, jūs nodrošināt vietu, kur dzīvo dažādiem putniem un baroties un ņēt gan augļus, kas varētu arī daudziem nepatikt, ka viņi to dara, bet atkal no otras puses viņi atslogo blakus teritorijas un varbūt nelidos uz jūsu mazdārziņu un neēdīs tur ķiršus, bet apēdīs kādā ķiršu audzē, kur tie ķirsīši ir maziņi, bet daudz.
Arī ziemā putni tādi kā dižknābi labprāt barojas ar kauliņiem, kurus viņu dižais knābis var saspiest. Nu, arī kukaiņiem garšo gan augļi, gan arī nektārs pavasarī, arī bitēm. Putni arī līgsto labprāt tādās ķiršu audzēs, tikai ko es novēroju, kad pēdējā apakšējā bildē var redzēt, ka līgstas parasti ir ierīkotas tādos kokos, kuri nav laicīgi atzaroti. Izjauc to taisno stumbru. Nu, un, protams, ir arī ainaviskā vērtība. Nu, nevar iztikt bez riskiem. Diemžēl visās audzēs ir kaut kādi savi riski, sava specifika. Un ķirsim tas galvenais risks, kā jau minēju, ir sals. Tad, kad ķirsis jau ir lielāks, tad tas nav tik aktuāli. Un tāpat ir arī ar dažādiem kukaiņiem, piemēram, laputīm, kuras ir vairāk aktuāls tieši mazā vecumā, jo ļoti var ietekmēt to gala pumpura attīstību. Tās lapas vienkārši sarūlē, un tad tas koks tā neaug uz augšu vai dzen kaut kādus sānu zarus. Tad ir tāds lapu koku nevienādais mizgrauzis, kas taisa nelielus caurumiņus koksnē, tas atkal bojā pašu koksni, bet tie nav pārāk izplatīti. Un ir vēl tāda ķiršu pumpuru tīklkode, kas dzīvo tajos pumpuriņos, un arī, ja jums trāpās galotnes pumpuriņš, nu viņš var sabojāt. Bet tas ir nav īpaši izplatīts. Tāds pārmetrums ir arī bīstams, bet to jau visticamāk ļoti ātri pamanīs, jo tie ķirši ātri vien tajās vietās neaugs. Dažādu dzīvnieku radītos bojājumus jau es minēju, un kā ar tiem varētu cīnīties. Tad ir arī mizas plaisāšana. Nu, ja tā ir aktuāla problēma, tad tu vari viņus kaļķot, balsināt, tā teikt. Bet mums kaut kā šajās audzēs, es nezinu, es neesmu ievērojis, ka tā būtu, tieši pret saules pusi. Ir tie mizas bojājumi, bet man liekas, ka tur ir citi iemesli. Bet vistrakākais ir dažādas slimības. Piemēram, te jūs attēlā apakšā redzat, nezinu, cik tur var saprast, bet tur kreisajā pusē ir zaļa lapotne ķirsim. Ķirsis jau ir diezgan liels, un blakus ir tādi, kuri ir sākuši plaukt, uzziedējuši, un tad vienkārši ir nokautuši. Un ķirši jau tur aug gadus, nezinu, 13 laikam. Es varbūt kļūdos, bet noteikti ap 10 un vairāk. Un ir izauguši diezgan lieli tieši šie konkrētie indivīdi, un ņem un nokalst. Jā, tur var būt gan pelēkā puve, gan dažādas sēnes, visādi iemesli tur jāskatās. Bet bēdīgākais ir tas, ka tie noteikti ir jāgriež ārā. Cerams, ka nav aizgājuši tālāk uz blakus kokiem. Un skumji arī tas, ka to koksni, ko jūs pat, ja jūs laicīgi pamanat un liekas, viņš jau ir svaigs, būs koksni. Diemžēl nevar notirgot, jo arī koksni, kā redzat augšējos attēlos, ir tādiem pelēcīgiem pleķiem, viņa arī ir jau bojāta. Bet no ārpuses nekādu pazīmju nav bijis. Un par tādām slimībām un kaitēkļiem vairāk var uzzināt Valsts augaizsardzības dienestā. Tie ir attēlā nogrieztā koka pie sakņu kakla. Tas diametrs redzams, ka tur sanāk apmēram 20 centimetri. Un tad ir apgraustā miziņa, iepriekš jau minētā, un arī stádiņi, kad ir maziņi, par tiem arī jārūpējas, lai viņu slaputis nenoēd un lai viņi neizžūst un saulē nenodeg. Tā garām ejot, es vēl pieminēšu dažas citas sugas, kaut arī šodien vairāk par ķiršiem stāstīju. Mums ir tā, ka pieredze galvenokārt ar vietējām lapu koku sugām, kuras jau mežā audzēs, mums tā dabiski aug, tā kā liepas, kļavas un ozoli principā. Protams, ir mums arī pieminami vītoli, oši, gobas un vīksnes, bet par tiem ir mazāk informācija un pētījumi. Es redzu, ka varētu būt potenciāls tādas no citām sugām arī pīlāģi un lazdas, kuras netiek pietiekami šobrīd izmantotas, manā ieskatā. Un plus tām arī ir tā pievienotā vērtība, ka tie ir augļus ražojoši koki vai krūmi, kā gribat. Tiem pārējiem kokiem, ko es minēju, liepas, kļavas un ozoli, viņiem varētu būt diezgan līdzīgas prasības kā ķirsim,
ka viņiem nepatīk skābums, pārmitrums un tā, un garšo viņi visiem. Par ozolu laikam ir visvairāk datu un vairāk audžu. Te mēs redzam, ka salīdzinot ar ķirsi 10-15 gadu vecumā, 15 gadu vecumā, principā, ozoli labos apstākļos sasniedz mazliet vairāk par 5 metriem, no 3 līdz 5 metri varēja tas augstums. Ķirsim bija kaut kāds 6-7 jau, vairāk nedaudz. Un arī dabā ir redzēts, ka blakus ir sastādīti vienā laikā ozoli ar ķiršiem, tie ozoli ir gandrīz 2 reizes īsāki. Savukārt sarkanais ozols ir ātraudzīgāks, bet līdz ar to viņš ir netik ciets, viņš ātrāk aug. Un arī ir jūtīgāks pret mitruma izmaiņām augsnē, piemēram, vai dažādiem citiem vidas faktoriem. Pieņemsim, sarkanais ozols 18 gados ir mums stādīts kaut kur mistrojumā ar priedi un sasniedza apmēram 12 metru augstumu un attiecīgi 12 centimetru apmēram caurmērs. No ozola tie kaut kādi blakus produkti, ko varētu iegūt, kamēr viņš aug. Principā ir zīles, bet tā ir ļoti šaura niša. Dažādas tur zīļu kafijas vai dzīvnieku barība tā var būt. Bet viņiem ir vēl tanīni. Tos var iegūt arī gan no zīlēm, lapām, pangām. Un tos var izmantot dažādā beicēšanā, krāsu iegūšanā un arī kā antibakteriālu līdzekli. Bet ozols ir noteikti jāsargā no dzīvniekiem. Tas, laikam, ir kaut kādiem aļņiem vispār favorīts lielākais. Ja nemaldos Zviedrijā vienkārši, kur audzē tos ozols, tur viņi vienkārši nošauj visus dzīvniekus. Un ne jau visus aļņus. Tad mums ir liepa. Liepa arī jau ir mazāk stādīta, salīdzinot ar ozolu. Ozola māsa vai sieva. Pieņemsim, 18 gados mistrojumā ar lapegli viņa sasniedza apmēram 7 metru augstumu un 11 centimetru caurmēru. Bet apakšējā attēlā jūs redzat, ka liepa ir mistrot ar to lapegli, un tā lapegle ir ievērojami resnāka, kas ir priekšplānā. Ar egli varbūt liepa aug diezgan līdzīgi, bet citām sugām netik ļoti. Un pieņemsim tādās citās vietās, kur 15 gados mistrota ir ar ozolu, tur tas augstums ir pat lielāks nekā 18 gados ar lapegli mistrojot. Protams, atkarīgs no augsnes un tās vides. Un tur viņa ir sasniegusi 8,6 līdz 8,8 metrus un caurmērā arī apmēram 12-13 centimetri. Liepai ir tas, ka viņa ir lielisks nektāra augs. Arī medicīnā noder. Tāpēc to var apvienot arī ar bišu audzēšanu. Un tā varētu lēst, ka 40 gadu vecumā varētu iegūt pat 400 kubikmetrus hektārā, ja ļoti labi aug. Un tā priede tiešām viņai smuki stumbri aug taisni un ir liels procents tā lietkoksne. Kļava mums tādos stādījumos pārāk nav. Mežaudzēs viņu var atrast. Bet kā plantāciju mežos es nezinu, vai mums īpaši ir dati. Bet viņa aug arī lēnāk nekā liepa. Un ir arī neizturīgāka pret salu. Un arī man šķiet, ka viņa mazliet vairāk garšo pārneģiem. Bet tas subjektīvi. Un tas iegūms no tādas kļavas 30-40 gadu vecumā teorētiski varētu būt gandrīz 300 kubikmetri hektārā. Tāpat kā iepriekšējās sugas, šīs visas koku sugas principā ir ļoti jāsargā no pārneģiem. Un visām ir kaut kādi papildus tie iegūmi, kā nektārs, tējas. No kļavām ir sulas un sīrupus var vārīt, un arī lapas var izmantot. Jāņem vērā, ka šīs 3 ozols, kļava, liepa koku sugas būs lētākas. Tieši stādi būs apmēram 3-4 reizes lētāki par ķirša stādiem. Bet noteikti būs problēmas ar pieejamību. Var mēģināt kaut kā laicīgi sazināties ar stādaudzētavām un sarunāt, ka viņi speciāli priekš jums izaudzē tos stādus. Tur jāskatās. Bet ozolu gan varētu būt pašam diezgan viegli pavairot. Atliek tikai ieguldīt nedaudz darba.
Protams, tas nebūs tāds selekcionēts materiāls, kas ir tieši priekš taisniem kokiem. Tādi, kas ir atlasīti, lai augtu ļoti smuki un ražotu lietu koksni. Bet, to izdarīt visu var. No svežzemju sugām es daudz neko nepieminēšu. Šobrīd aktuālais ir dišskābārdis, kas pie mums arī vietām aug. Un noteikti ir potenciāls nākotnē augt vairāk. Tad ir reizēm pieminēta tāda pavlonija, kas ir ļoti ātraudzīgs koks. Bet Latvijā līdz šim, cik es esmu redzējis, tas ir tā, ka viņi ātri uzaug pavasaru, uz ziemu nosalst līdz zemē, nākamajā pavasarī atkal dzen no zemes jaunus dzinumus. To es vēl neriskētu audzēt, tas klimats tomēr mums vēl nav tās, jo tās koku sugas kā pavlonija vai katalpa, viņas īsti nesaprot, ka nāks ziema, neaiziet miegā laicīgi. Un tad vēl viens tāds ļoti vērtīgs koks ir lālieksts. Zinu, ka viņu audzē vietām, bet tas nav ar mērķi iegūt koksni, bet es domāju, ka viņam ir potenciāls arī kā koksnes ražojošam kokam augt pie mums. Tā kaut kā. Tāds tas īsumā stāstiņš. Paldies jums par uzmanību. Jā, paldies, Santa. Man liekas, iedeva kā ķirsīti uz kūkas arī par citām koku sugām, bet tērzētavā ir tomēr jautājumi. Tad, jā, sākšu ar tiem, bet pārējie, kamēr vēl droši var domāt, kamēr Santa atbild uz jautājumu. Vai pārbaudīt Latvijas kloni konkrēti cēsu saldais ķirsis aug no 1930. gada manā dārzā? Man šķiet, ka nē, bet varbūt, ka Mudrīte, ja viņa ir mūsu dalībnieku sarakstā, var kaut kā vairāk komentēt. Bet es par cēsu jā. Cēsu es nezinu šobrīd. Jā, man liekas, Mudrīte ir sarakstā, bet viņu visticamāk es viņu mēģināšu uzlikt, lai viņi var runāt, tā kā paralēli, jā. Bet tikmēr ir nākamais, vai derētu dabiski no kauliņiem iegūšu stādiņu kā stāda materiāls. Ļoti labi ieauguši stādiņi ir ap pirms 30 gadiem potētiem ķiršiem Latvijas dienvidos Krāslavas novadā. Un es tikmēr mēģināšu Mudrīte uzlikt mikrofonu. Jā, tas ir, ja viņi jau ir labi ieaugušies, tad viņiem ir potenciāls augt. Jo ar tiem potētajiem nekad nevar zināt, tas koks ir potēts un viņš šobrīd smuki aug un jūs no viņa nolasat tos augļus un savācat kauliņus, kas tur izaugs, tas nav zināms, jo viņi arī nesaglabā to ģenētisko materiālu, tā kā klons identisku ar saviem tiem mātes augiem. Bet ja viņi jau ir uz zemes un jau ir ieaugušies, visticamāk, viņi varbūt neizsals, bet ir jautājums tad par to koksnes kvalitāti. Tur iespējams būs mazliet vairāk jāapstrādā ar atzarošanu. Bet principā var, jā. Mēs arī esam ievākuši sēklas no Latvijā augošajiem tādiem elites kokiem, kas ir ar tādu lielu potenciālu augt taisni, nesazaroti un kvalitatīvi. Jā, jautājumi. Paldies, Santa, par atbildi. Mudrītei ir kas piebilstams, vajadzētu varēt atslēgt mikrofonu. Halo? Jā, dzirdam. Jā. Es domāju, par ko bija runa. Jums visticamāk skan 2 mikrofoni, varbūt vienam vajadzētu nogriezt. Jautājums bija par to, vai cēsu saldais ķirsis, kas konkrēti auga jau no 30. gada dārzā, vai ir pārbaudīt Latvijas kloni konkrēti cēsu pusē. Tā mums ir tādas ziņas, ka, piemēram, ir bijis tas ļoti, ļoti liels augstums 40. gados. Un kad principā tie lielie ķirši, kas mums Latvijā ir bijuši ļoti, ļoti daudz, ka viņi ir apsaluši un vispār nosaluši. Tāda situācija ir Ēdolē ar visiem šiem saldiem ķiršiem, kad kādreiz ir tie ķirši, kuri ir ievesti
un kuri bijuši pilni meži, tie ir izsaluši, bet viņi ir atjaunojušies par jaunu. Un tagad tie, kuri ir mums atjaunojušies, ko mēs mežā redzam, to vecums ir tiešām pēc tiem 45. gada, un viena daļa viņi ir izcirsti, jo viņi, es nezinu, kāpēc viņus īpaši neievēroja, viņi skaitās mūsu mežierīcības datubāzē kā melnaukšņi. Jā, viņi kā melnaukšņi, kā ķirsis, viņš vispār neskaitījās, un šī sakarībā, bet paspējuši izaugt, un tie ķirši mums tikko viens cilvēks, privāti īpašnieks no Zalves, atveda saldo ķirsi, kuru viņi zāģēja, kuram vispār bija tāds gadskārta pieaugums, vispār platums bija 1 centimetrs gadskārtas platums, ārkārtīgi labi aug, un viņi arī ir ieinteresēti, kā varētu šos ķiršus pavairot un audzēt, lai viņi iznāk tiešām par kokmateriāliem. Normāli jau krājus hektāra tur šitam ķirsim. Būtībā šis saldais ķirsis ir ātraudzīga, cieto lapu koku suga. Tā kā tur tā vaina ir, kad ir uznācis tāds strauši augstums un ka viena liela daļa no tiem ķiršiem ir izsalusi, bet sakarā ar to, kad pamazām ir savairojušies tagad no tiem, respektīvi zemē, ķirsīši un tādā garā un sauguši. Tagad atkal mūsu meži ir faktiski pilni ar šiem ķiršiem. Paldies, Mudrīt, par komentāru. Jā, jo te arī čatā jau ir komentārs, ka visi aug neparasti ātri ar mazām saldām ogām, un kā jau grūti atzarojam. Tas jau arī, man liekas, tika minēts gan Santas, gan runāšanā tam līdzīgi. Jā, varbūt jautājums, vai ir tāds plānos par saldējiem ķiršiem saprast, cik tad tas, kad ir viņu izstrādā, cik kubikmetri nāk no hektāra laukā un kāda varētu būt teoretiskā koksnes cenas vērtība. Es, protams, saprotu tirgū visādi, bet saprast to amplitūdu, cik tad saldais ķirsis, ja viņš ir labā kvalitātē, bez bojājumiem izaudzis kopā mežā, cik tad viņš varētu vērts būt? Viņš maksā ļoti, ļoti dārgi. Viņš maksā pie 900 eiro par kubikmetru. Kvalitatīvs, saldā ķirsis, kvalitatīvs. To var atrast ļoti viegli. Meklētājā var iziet, uzrakstīt saldā ķirša kubikmetra cena. Bija vispār ap 1000 kaut kas. Bet tagad viņa ir bišķi nokritusies, un es skatos, ka tagad ir sākot no 650 līdz tiešām tie 900 kubi pa hektāru, ja viņš ir nebojāts, jo tā koksne viņam ir tiešām vērtīga. Labi, paldies. Vai es skatos, kad vairāk nav, kā saka, čatā jautājumu līdz ar to. Bet es vēl bišķīgi pateicu, ka es tagad viens īpašnieks tiešām grib samazināt tagad pirmo krājas kopšanu taisīt, bet es esmu apzvanījusi ļoti daudzas tādus, respektīvi, galvniecības, vai viņi ir mieru pieņemt šo, un es teikšu, ka ir diezgan lielas grūtības. Vai man, ja es rakstu e-pastā, noteikti neatbild, ja es zvanu, tad vispār tā izvairās, vai viņi nezina to cenu īsti, vai kaut kādas citas problēmas, bet faktiski es tagad turpinu meklēt galvniecības, kuras būtu ar mieru pieņemt tādus, teiksim, 18, 20 centimetru plūšaugstumu caurmēru, kādus 6-metrīgus tādus apmēram. Tievgalis būs mazāks, protams, bet vai tādu var dabūt? Es zinu, kādreiz bija Saldū tādi ļoti labas galtniecības, kuri ņēma un apstrādāja šo saldo ķirsi, bet tagad pagaidām klusums. Tā kā varbūt, ka kāds zina,
tad var piedāvāt, un es varu iedot tieši adresi, kur tas cilvēks meklē, kur lai viņš liek to savu saldo ķirsi koksni. Jā, un te tērsētavā jautājums, vai ķirša koksnes cena ir par izstrādājumu vai par apaļkoku? Tas ir faktiski par apaļkoku būs varbūt bišķi mazāk, jā, bet kad iziet tur, tad tajā internetā meklētājā, tad tā parādās faktiski, tas ir par apaļkoku, būs kādi 650 vismaz pa kubikmetru. Par izstrādājumu jau tad izstrādājums tur ir cits cenas. Jā, skaidri. Jā, nu tad es saprotu, ka vairāk nav. Es gribēšu teikt paldies webināru dalībniekiem. Informācija gana interesanta, bet ja nu kāda iemesla dēļ kādam neizdevās visu noklausīties, tad ir webināra ieraksts un arī papildus nofilmētais materiāls pieejams Meža īpašnieku biedrības mājaslapā būs zināšanu sadaļā. Un, protams, arī biedrības YouTube kanālā arī šis webinārs un arī pārējie citi. Tā kā paldies, Santa, par informāciju, paldies Mudrītei, un tad jau tiekamies citos pasākumos. Paldies jums arī visiem! Jā, paldies jums!